Nu, sveiciens no Siguldas kamariņu bobsleja trases, kur šodien sākās kvalifikācijas brauciens bērnu un jaunatnes ziemas olimpiskām spēlēm. Nu, šeit mēs tātad piedalījās bērni no 2 vecuma grupām, vecākie un jaunākie, 90 pat 2. gada un 2., 3., 4. gads, viena grupa un 5. un jaunāki 2. jaunākā grupa. Nu, šodien mums te gāja dažādi raidi. Bija kas nobrauc un parādīja savus personīgos rekordus, bija bērni, audzēkņi, sportisti, kas brauca un cīnījās, lai tiktu un kvalificētos. Tas atkal ļoti priecē. Nu, visjaunākais dalībnieks mums bija laikam mazā Anna, kas ir vēl tikai 8 gadu veca, bet jau arī visu savu nākotni saista ar kamariņu sportu. Tas ir ļoti apsveicam un dušīgi viņš šodien arī cīnījās. Nu, man te blakus ir Kristēns Ozīts, kas ir viens no favorītiem rītdien, un Ieva Kalupa. Varbūt dosim kādus vārdus, lai viņa pastāsta mums. Nu jā, šodien man gāja tā tīri normāli, jācenšas arī rītdien nobraukt, un tad jau viss būs kārtībā. Šodien it kā abas brauciens nobrauca vienādi, un bija labi. Šodien pirmais brauciens bija tīri labs, nobrauc personīgo rekordu, bet 2. braucienā samisējās gan startā, gan trasē, un tā, nevisai sanāca. Nu, cerēsim, ka rīt un parīt, ja, kur jau mums tātad uzvarētāji tiks noteikti pēc 4 braucienu summas, jo rītā mums būs 2 braucieni, tātad 1. un 2. un svētdien 3. un 4. Visiem ziemas bērnu un jaunatnes ziemas olimpiskās spēļu dalībniekiem novēlam labus rezultātus. Jā. Labus startus. Un ātras sekundes.